Vai esat aizdomājušies, kāpēc visas sāpes neārstē vienādi? Ir dažādi sāpju veidi, ir sāpes, kas ir piemēram saistītas ar dažādu ķermeņa daļu sasitumu, akūtu traumu gadījumā, tā saucamās nociceptīvās sāpes. Ir sāpes, kas ir saistītas tieši ar nervu sistēmas bojājumu, kad ir tādas sajūtas kā dedzināšana, tirpšana, elektrisku izlāžu sajūta. Pēc šīs sāpju veida mēs jau uzreiz varam pateikt, ka šīs sāpes ir tieši saistīts ar nervu sistēmas bojājumu. Tas var būt saistībā ar muguras saknīšu bojājumu, saistībā ar diabētiskā polineiropātijas izraisītām nervu bojājumu kāju pēdās, kā arī, piemēram, jostas roze var dot neiropātiskas sāpes. Un šie visi cēloņi, protams, ir jādiferencē, bet kas ir būtiski, kas katram sāpju veidam ir specifiska terapija. Nestrīdos pretiekaisuma līdzekļus ļoti labi var izmantot tādā gadījumā, ja ir akūti šīs nociceptīvās sāpes, piemēram, akūtas sasituma gadījumā, taču tie noteikti nebūs piemēroti neiropātiskas sāpju terapijai. Tur ir jāizmanto citu grupu medikamenti, pret epilepsijas līdzekļi un arī antidepresanti. Sāpes ir jāārstē divu iemeslu dēļ. Viens, jo sāpes izraisa subjektīvu diskomfortu, ar sāpēm ir grūti funkcionēt ikdienā, veikt svarīgas ikdienas aktivitātes, un otrkārt sāpes ir jāārstē, lai viņas nekļūtu par hronisku saslimšanu, jo sāpēm ilgstot izmainās sāpju modulācijas, jeb adaptācijas mehānismu nervu sistēmā. Un bieži vien varbūt esat pamanījuši, ka hronisku sāpju gadījumā ar laiku sāp arvien vairāk, izplatās šī zona, kur ir sāpes sastopamas, un tas nozīmē to, ka nav bijusi pietiekami efektīva un laicīga sāpju terapija visticamāk. Tāpēc aicinu aizpildīt sāpju testu VCA mājaslapā sadaļā Atpazīst savas sāpes un iepazīstieties ar izglītojošiem materiāliem, kas ir domāti pacientiem turpat šajā mājaslapā.